Kamēr ziema lēnām tuvojas, jau laikus jādomā, kā nodrošināt mājās siltumu. Protams, var izmantot tradicionālās apkuras sistēmas, taču varbūt ir kāds alternatīvs siltuma iegūšanas veids, kas nekaitē dabai un ir izdevīgs cilvēkam. Dažos vārdos siltumsūknis ir apkuras iekārta, kuras siltumražošanā izmanto apkārt esošajā vidē, augsnē, ūdenskrātuvēs, dziļurbuma ūdenī un gaisā akumulēto saules enerģiju. Var teikt, ka siltumsūknis darbojas tāpat kā leduskapis, tikai otrādi. Leduskapis pārvieto siltumu no iekšienes uz āru, bet siltumsūknis no ārpuses uz iekšu. Latvijā siltumsūkņus piedāvā uzņēmums Siltumsūkņu centrs. Turklāt iespējami arī kompleksa risinājumi, kad, piemēram, ventilācija savienota ar apkuri. Kā uzsver uzņēmumu pārstāvji, nav tāda zemes gabala vai apkuras platības, kurā nevarētu ierīkot siltumsūkni. Pat dzīvokļiem iespējami risinājumi. Latvijā siltumsūkņi pamazām iegūst popularitāti, kamēr tepat kaimiņos Zviedrijā 95% jaunbūvju tiek apsildītas šādā veidā. Siltumsūknis ir lētākais enerģijas iegūšanas veids. Cenas uz energoresursiem, kā mēs zinām, kāp un kāps. Latvijā saules gāzes nav. Tie paši šķidrā kurināmā vai malka viss paliek dārgāks. Un siltumsūknim cenas paliek nemainīgas. Lai gan sākotnējais ieguldījums siltumsūkņu iegādē ir vismaz 2000 latu, tas noteikti atmaksājas ilgtermiņā. Turklāt nav jāgādā malka vai jāpilda degviela, jo sūkņi darbojas pateicoties temperatūru atšķirībai. Jānis, kurš nesen iegādājies siltumsūkni, sākumā apkurē izmantojis dīzeļdegvielas katlu, kas ar laiku, pieaugot degvielas cenām, kļuva arvien neizdevīgāks un neizdevīgāks. Pēc tam sekoja piņķerīgais malkas ogļu katls un tikai vēlāk siltumsūknis. Priekšrocības nav nekas jādara. Tad man te bija visu laiku jāskraid un jāgāž iekšā ogles, man tur nepārtraukti jādarbojas un jāuzman. Un uz dīzeļdegvielu viens sēdēt, tas viss pa dārgu, bet tas jau dārgāk iznāca kā ar siltumsūkni. Siltumsūknis ne tikai rada lētāku enerģiju, bet ir arī vidē draudzīgs apkuras veids, jo siltumražošana notiek bez degšanas procesa, nerodas pelni, dūmi vai kaitīgas gāzes. Apkuras sistēma ar siltumsūkni sastāv no 3 daļām. Ārējās kontūras, ar ko no apkārtējās vides tiek iegūts siltums, pašas siltumsūkņu iekārtas, kā arī iekštelpu apsildes sistēmas. Pastāv 3 grupu siltumsūkņi – zeme ūdens, gaiss ūdens un ūdens. Pirmais parametrs apzīmē enerģijas iegūšanas veidu, bet otrs – iekšējās sistēmas veidu. Visizplatītākie siltumsūkņu veidi ir zemes kolektors, ģeotermālais urbums un atklātās ūdenskrātuves kolektors. Zemes kolektors tiek veidots izmantojot aptuveni 1–2 metru dziļumā horizontāli novietotas plastmasas caurules. Tajās cirkulē nesasalstošs augstuma nesošs šķidrums, kurš siltumu ievada ēkā. Virsmā ar normālu mitrumu viens kolektora metrs nodrošina 20 vatu apkuras jaudu. Lai izveidotu zemes siltumsūkni, āra teritorijai jābūt vismaz 3 reizes lielākai par apkurināmo platību. Arī ģeotermālie urbumi ir ideāls veids, kā izmantot zemes siltuma ēkas apkurei un siltā ūdens sagatavošanai. Šādu vertikālo zemes kolektoru var izbūvēt jebkura lieluma ēkai pat vismazākajā zemes gabalā. Lai izveidotu ģeotermālo urbumu, vispirms ar īpašām stangām tiek urpta 50 līdz 250 metrus dziļa spice, lai pēc tam urbumā ievietotu U-veida cauruli, pa kuru notiks pastāvīga šķidruma cirkulācija. Šāds dziļums nodrošina vienādu zemes temperatūru, tāpēc siltumsūknis var strādāt ar nemainīgu lietderību. Kā tad īsti darbojas siltumsūknis? Vispirms kolektorā cirkulējošais šķidrums sasilst virsmas siltuma ietekmē. Tad iztvaikotājā šī šķidruma siltums saskaras ar augsto vielu, kā rezultātā tā iztvaiko. Tam nepieciešams liels siltuma daudzums, kas tiek iegūts augstuma nesošajai vielai, atdziestot par dažiem grādiem. Atdzisušais šķidrums atkal novirzās uz ārējo kolektoru un sasilst ārējās vides siltuma iedarbībā. Radušais tvaiks tiek iesūkts kompresorā un saspiests. Šī spiediena dēļ šķidrums uzkarst. Tad kondensatorā izveidojies siltums tiek novirzīts uz apkuras ūdeni, bet pēc tam caur ēkas apkuras sistēmu uz istabām. Mūsu galvenie mērķi ir turpināt mūsu iesākto ceļu, jo Latvijas tirgu esam uzstādījuši vairāk nekā 500 siltumsūkņus. Līdz ar to klientu loks katru gadu paplašinās un objekti paliek arvien vairāk un vairāk. Noslēdzam ar klientiem arī sadarbības līgums un servisa līgums, apkalpojam šīs iekārtas. Un pozitīvi skatāmies uz turpmāko nākotni, tāpēc, ka
Daudz klienti būvē jaunbūves no jauna, un šis apkures jautājums vienmēr ir aktuāls. Tā kā viss ir labi, viss noteikti.